Labdien! Es esmu Zinta Miezaina no biedrības Risinājuma darbnīca. Un mūsu pamatdarbība ir sabiedrības iesaist lēmumu pieņemšanā visdažādākajos līmeņos. Tas var būt augstskolas līmenis, un tas var būt arī Eiropas Savienības līmenis. Un mēs strādājam gan Latvijā, gan arī citās valstīs, un visbiežāk Moldovā. Ar lapām mēs esam kopā, var teikt, no paša sākuma, no pašām pirmajām projekta idejām, kad lapas organizēja braucienus uz Moldovu un uz Grūziju, sadarbības partneru iepazīšanai un meklēšanai, kopīgā atrašanai šajās valstīs. Mēs attīstāmies kā valsts un kā biedrība, un arī lapas kā organizācija, un tāpat attīstība notiek citās valstīs un citās biedrībās. Un tas, ko mēs varam darīt attīstības sadarbībā, ir kopīgi skatīties uz to, kā cilvēki risina problēmas savās valstīs, kā mēs to darām šeit, savstarpēji iedvesmoties, varbūt kaut ko paņemt līdzi, mēs no tām valstīm un tiem cilvēkiem, viņi no mums. Es iegūstu pirmkārt jau konteksta sajūtu tam, ko mēs darām citās valstīs. Mēs esam gan informēti, gan līdzdarbojamies Latvijas politikas veidošanā, attīstības sadarbības jomā. Mēs iegūstam arī kontekstu sajūtu par to, kāda ir Eiropas Savienības kaimiņu valstu politika, un mēs esam daļa no šīs politikas veidošanas un daļa no tās īstenošanas. Un vēl mēs iegūstam kā biedrība, kā biedri, kā cilvēki to māju sajūtu, ka mums šeit ir kolēģi Latvijā, kas strādā citās valstīs, un ka mums ir, kur nosvinēt kopīgas Ziemassvētkus. Ja mēs būtu koks, mēs būtu droši vien kaut kāds adatajums krūms, kurš nevienmēr ir pieejams un nevienmēr ir uzreiz atsaucīgs, jo mēs mēdzam būt projām un aizņemti savās lietās un darbos. Bet mēs noteikti ļoti priecājamies par to pēnu, ko mums sniedz lapas kā pareizi jau saka, jumta organizācija. Stājieties lapās, ja jūs gribat nokļūt tādā informācijas telpā, kas ir starptautiska, kas dod jums to sajūtu, ka strādājot Latvijā, jūs esat arī iesaistīti norisēs starptautiski, un savukārt strādājot citās valstīs, nezaudēt mājas sajūtu.